Esiet sveicināti, reāli runājot jaunajā epizodē, un šodien pie mums ir ļoti īpašs viesis, Jānis Ozols. Labdien! Labdien! Internetā es daudz pie jums izlasīju, un jūs darat tik daudz ko, gan muzicējat, gan jums ir gan vadat televīzijas pasākums, bet varbūt jūs pats varat pateikt, kas jūs esat, tā kā, ar ko jūs nodarbojaties tā? Kā jūs sevi uzturat pēc profesijas, kas jūs esat? Pēc profesijas es esmu diriģents, profesionāls diriģents, izmācījies augstās skolās, dabūjis visādus diplomus, un tas ir tas darbs, ko es daru. Un cilvēki dažreiz nesaprot, ka tā ir profesija, ka tas ir darbs. Viņi saka, tu tur diriģēji, ok, diriģēji, bet kur tu strādā? Bet īstenībā tas ir mans pamata darbs. Es vadu jauniešu vairs ne, jauktais koris Maska no Mārupes, un esmu virsdiriģents Pierīgas rajonam. Tur ir aptuveni 20 kori manā pārvaldībā. Organizēju starptautisku koru konkursu Jūrmalā. Tagad pašreiz organizēju arī Europa Cantat festivālu, kas būs nākamgad Liepājā 2027. gadā. Kultūras galvaspilsēta. Mēs zinām, būs nākamgad Liepāja. Paukai pa žūrijām. Vakar es atlidoju no Ungārijas, kur mēs ar Masku bijām. Mums bija kaut kāds konkurss? Tur bija konkurss, jā, Eiropas Grand Prix posms. Un tagad es esmu 3 dienas Latvijā, un 10. es lidoju prom uz Hongkongu, Taipēju, Singapūru. Un lielākoties visur tur es strādāju, gan kā pedagogs, gan kā žūrijas loceklis. Tā kā mana pamatprofesija ir diriģents, bet, protams, man ir 2 suņi, 2 kaķi, sieva, bērni, 11 vistas un gaļi, kas vēl man ir. Tā kaut kā. Diezgan apjomīgi, manuprāt. Un, varbūt sāksim ar to, kur jūs esat mācījies. Mācījies es esmu pirmās 7 klases. Es mācījos Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Un tad Jānis Ērenštreits nodibināja Rīgas doma koru skolu. Un tad es no 8. klases sāku mācīties Rīgas doma koru skolā, jo es visu savu bērnību esmu dziedājis zēnkorī. Un tas zēnkoris sākumā bija pie tās Emīla Dārziņa skolas, bet nodibināja koru skolu, un tad zēnkoris pārgājis turien. Un tad es pēc skolas pabeigšanas 1 gadu esmu mācījies turpat domskolā, bet mūzikas menedžmentu, jo man šķita, es biju pilnīgi pārliecināts, ka es nekad nebūšu diriģents. Man pēc 12. klases pabeigšanas viss bija, teiksim tā, apnicis. Un es domāju, ka man jādara kaut kas cits, kaut kas normāls. Un tad es pamācījos to menedžmentu un sapratu, ka tomēr, laikam, es jau biju nodibinājis, man šķiet, savu koru Maska 2000. gadā. Un tad es gāju uz mūzikas akadēmiju, pabeidzu tur bakalaurus. Tad man bija pauzīte no mācīšanās, jo es dziedāju vokālajā grupā Kosmos, un diezgan daudz braukājām pa pasauli, nebija laika mācīties. Bet tad bez kaut kāda laika es sapratu, ka vajag arī to maģistratūru pabeidzu maģistratūru Latvijā. Un vēl 1 gadu es esmu dzīvojis lidmašīnās un kuģos, jo visu laiku braukāju uz Stokholmu. Tur es mācījos Karaliskajā mūzikas akadēmijā simfonisko diriģēšanu. Tātad nevis koru diriģēšanu, bet orķestra diriģēšanu. Oficiāli laikam tas arī viss autoskola. Tiesības kaut kāds savas skolas, pavāru skolā neesmu gājis. Kaut vajadzētu varbūt, gribētos pat, bet nav laika varbūt vēl. Jā, kļūt par diriģentu jums bija tas sākotnējais plāns, vai varbūt jaunībā gribējāt kaut ko savādāk darīt? Es saku, jaunībā man šķita, ka vajag kaut kādu, nezinu, pa juristu izmācīties, vai kas varētu strādāt normālu darbu un pelnīt daudz naudas. Bet viss ir izvērties tā, ka īstenībā mans darbs ir mans hobijs. Un īstenībā tas ir vislabākais variants, ka es neesmu spiests darīt lietas, kas man nepatīk. Es neeju uz darbu 9:00 un 5:00 neceļos un neeju mājās. Es pats faktiski plānoju to savu dzīvi, es pats plānoju, kur cikos es būšu. Vai es pie jums nākšu vai nenākšu, tas ir manās rokās. Es pilnīgi brīvi varu darboties. Un īstenībā, tāpēc
Ja, to es jebkuram cilvēkam novēlu, jebkuram jaunietim, jo tas ir īstenībā vislabākais variants. Atrast to darbu, ko tu mīli, un tad viņš pat vairs nav darbs. Viņš jau ir tava dzīve. Un man arī tagad tāds aktuāls jautājums. Es esmu tikko pabeigusi 9. klasi. Un, ko darīt tālāk? Ja? Ko darīt tālāk? Kas es būšu, kad izaugšu liels? Jā, un papildus vēl, es vienmēr visiem tagad šajā laika posmā prasu, kāds jūs bijāt pamatskolas gados? Zini, kā parasti skolā ir tie kaut kādi 3 bosiki. Es biju tas 3. Mēs bijām 3 draugi. Viens bija tas, kurš ģenerēja idejas, kādas ziepes savārīt. Otrs bija tas, kurš reāli bija vārītājs. Un es biju tas 3, kas visur bija klāt. Visu redzēja, bet neko pats nedarīja. Tā kā jā, es nevaru teikt, ka es bērnībā biju kaut kāds super paraugu puika, bet domskolā jau īstenībā visi tie bērni ir tādi, visi viņi ir atlasīti, viņi tā teiks, tur nedaudz savādāk tie bērni ir, tas viss problēmas, viss tas tagad jau runā, tagad ir vārds tur bulingot, vai, tagad tas ir definēts, mūsdienās jau tas nebija. Bet notika jau pilnīgi tas pats, viss tas pats arī bija, un tagad domāju vienkārši, cik šausmīgi dažreiz mēs vienkārši bijām pretekļi pret skolotājiem, vai arī pret skolas biedriem, vispār šausmas, briesmas, un es jau zinu, ka tas viss, tas, diemžēl, nekas nemainās, izņemot to, ka par to ir sākts runāt. Kas varbūt ir labi, cerams. Tā kā tā, es nebiju eņģelīts. Pilnīgs. Un kas varbūt bija tas brīdis, kad jūs sapratāt, ka jūs tomēr gribat saistīt savu karjeru ar mūziku, ar diriģēšanu? Tas, laikam, bija tas brīdis, kad es to 1 gadu mācījos mūzikas menedžmentu. Un tad es sapratu, ka man tomēr patīk diriģēt, bet es nebiju pārliecināts par to, ka tā būs mana profesija. Es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka es iešu mācīties mūzikas akadēmijā, bet, redz, 2000. gadā es nodibināju pats savu kolektīvu. Pats savu. Un zin kā parasti jaunie diriģenti, kad viņi sāk meklēt darbu, viņi tiek uzaicināti kaut kādā eksistējošā kolektīvā, kurš, nezinu, ar tradīcijām, tur 20, 50 gadi, 100 gadi tam korim. Un viņu pieaicina kā kurmeistaru, un nevis kā galveno diriģentu, bet kā, teiksim, tādu palīgu diriģentu. Sāk to savu profesionālo dzīvi. Es 2000. gadā, tātad 19 gadu vecumā, es nodibināju pats savu kori, kuru vadu vēl joprojām, kurš jau ir ne tikai Latvijā slavens, bet arī pasaules slavens koris, vai arī amatieru koris, amatieru dziedātāji. Un ar to kori, paralēli vēl Kosmos dzīvei. Nezinu, vai jūs esat dzirdējuši par tādu vokālo grupu Kosmos. Viņi vienbrīd bija ļoti slaveni. Jā. Man prasīja autogrāfus meitenes, un vispār pat Raimondam Paulam neprasīja autogrāfu. Šos var pastāstīt. Mums bija jauniešu dziesmu svētki, bija lielā mežparka estrāde, un Kosmos tur dziedāja kaut kādu vienu dziesmu, bet neatceros kādu dziesmu. Un mēs tur gatavojamies, Raimonds Pauls sēž, un mēs tā kā viņam blakus, un meitenes pieskrien pie manis un prasa autogrāfus. Un man bija tāds kauns. Viņas reku maestro sēž. Viņas nevis pie viņa iet, bet pie manis. Es ātri viņam parakstīju un teicu, ejiet prom. Tā kā bija tāds laiks, ka bija tas Kosmos, bet tad man tas viss tā paralēli faktiski automātiski tajā muzikā ievilka. Man pat vairs nebija variantu, jo es jau biju profesionāls arī dziedātājs, kas pelna to naudu, un es biju diriģents, un tā tas kaut kā vienkārši automātiski pats no sevis aizgāja. Jā, tagad pieminējāt jūsu grupu, tātad Kosmos. Cik es sapratu, jūs visi bijāt studenti, kas izveidoja šo grupu. Kā jūs sapratāt, ka jūs vispār vēlaties kaut ko tādu izveidot? Jā, mēs visi bijām gandrīz vienas skolas biedri, gandrīz vienas klases biedri, bet gandrīz, teiksim. Bet domskola tajā laikā bija ļoti maziņa, piemēram, uzmini, cik mēs klases biedri bijām 12. klasē, cik pabeidza 12. klasi manā gadā. Ja maz, tad varbūt 5. Precīzi. Jā? Jā. Un bija arī mazākas klases, bija arī 3 un 2. Wow. Tikai tad, kad mums no Norvēģijas apmaiņas studenti atbrauc, tad mēs bijām 6. Jā, bet mēs mazas klases bija. Un visi čupojās viens ar otru un tā. Un tad bija
Man bija kaut kāds eksāmens tieši. Es pastāstīšu, kā tā grupa tapa. Man bija eksāmens mūzikas akadēmijā, bet zēnu kurs, kurā es jau dziedāju kā baritons, jau vīriešu balss, braucu ar kuģi uz vai nu Somiju vai Zviedriju. Es tagad neatceros. Un es pēc tā eksāmena vienkārši lidoju ar lidmašīnas turien. Bet uz kuģa satikās Andris Sējāns, Šipītis. Es zinu, ka viņi tagad sauc Šipsī, bet mēs kosmosā viņus pa Šipītis saucām vienmēr. Satikās viņi divi un Juris Lisenko, laikam, trietā. Un uz kuģa braucot ar zēnkoru, domāju, ka vajag uztaisīt džeku grupu. Vienkārši tāpat? Jā, ka vajag, Latvijā nav īsti tāda lieta. Un tad es piebraucu nākamajā dienā šiem un uzaicināju, vai es negribu būt grupā. Es saku, jā. Un tad mēs kaut kādu brīdi četratā dziedājām. Mūsu pirmais nosaukums bija Lafā. Divas notiņas, La un Fa. Un mēs pie pirmā uzstāšanās mums, starp citu, bija uzreiz pie Vairs Vītas Freibergas Rīgas pilī. Wow! Tur mums gan palūdz to nosaukumu nomainīt un neteikt, jo krieviski tas laikam nozīmē kaut kādu, nezinu, atpūtu, vienāds kaut tādu. Luņa laišana, to tas apmēram nozīmē. Un jā, mēs nodziedājām pie prezidents daudzbērnu ģimeņu. Vienam visu Latvijas saicina vienreiz gadā ap Ziemassvētkiem to tur. Un visiem šausmīgi patika. Un mēs sapratām, ka ir vērts turpināt. Vienīgais bija tāda problēma, ka es džekiem teicu, ka es neesmu bass. Es tās pavisam zemās notis nevaru. Un tad mēs pieaicinājām Jānis Strasdiņu, kurš bija ar zemo balsi. Un tad mēs kādu brīdi, pirmo albumu mēs rakstījām 5. vēl tikai. Un to pirmo albumu mēs rakstījām Jūrmalā pie Leona Sējāna. Tur vispār viss tās Sējāna dzimta, tur ir 4-5 mājas, visi dzīvo, tā kā tāda komūna. Tur viņam studija bija, un tur pa nakti mēs gulējām, un no rīta atkal rakstījām un tā. Un pirms dziesmas, ja tā nav ieraksta, iepriekšējā vakarā uzradās pie mums Reinis Sējāns. Un kamēr mēs mēģinājām to dziesmu, viņš joka pēc sāka likt ar muti ritmu klāt. Tagad visi zina, kas ir beatbox. Tajā laikā mazāk zināja. Un mēs tā visi, ko? Tu šito māki? Tā, rīt mums nāk studijā. Un tā kā pirmajā diskā īstenībā Reinis ir ar to, ja tā nav arī paņemts grupā. Un tad jau tālāk Reinis jau bija, superstārs mums Michael Jacksona tēlojumu, ko tik viņš nedarīja. Jā. Par to žanru, vai jūs uzreiz tikai zinājāt, ka jūs gribat tā kapelu taisīt? Jā? Tas bija sākotnējais. Tas bija sākotnējais, jo mēs bijām fani tām slavenajām grupām. Kad Real Group bija Rīgā, Take Six, es par dārgām naudām gāju un pirku. Es pat nevarēju iedomāties, ka es atceros Kongresa namā Rīgā bija Real Group koncerts, un es biju 2. rindā sēdēju un apbrīnoju. Man tas bija ekstāzi, vienkārši kaut ko tādu nekad mūžā nebija dzirdējis, bet nevarēju iedomāties, ka es pēc gada, pat mazāk, ka man pašam būs jau grupa, un ka pēc pāris gadiem mēs ar Real Group vienkārši jau kā kolēģi runāsim par lietām un dziedāsim kopējus koncertus. Tā redz tas dzīvē notiek. Jā, un jūs Eirovīzijā arī pabijāt? Jā, pabijām, jā. Jā, un arī tagad šogad bija Atver, un tad sociālās tīklos varēja redzēt, kā viņai tur ir tas lielais piedzīvojums. Kāda ir jūsu šis aizskatu piedzīvojums, kaut kas interesantākais atmiņā? Eirovīzija ir ļoti interesanti. Mums tur bija tāds maziņš baloniņš, ko mēs tā kā sirds formā, ko mēs beigās palaižam gaisā, un viņš tā kā uzlido, mēs atlaižam, mīlestību vai ko tādu. Tas numurs pats par sevi, vienkārši, kad mēs tagad skatāmies, man liekas, visiem ir kauns, vienkārši, totāli. Jo sākumā bija doma, ka tu būs tāds beigās foršais robotiņš, bet tas robotiņš neviņš tur kustēties, mācēja neko, bet viņš par dārgu naudu bija nopirkts, un viņam tur bija jābūt, beigās, tas jocīgais, kas tās rokas tur tirnē, tas pasākums tur bija. Bet tas interesantais bija tā, ka tur bija šausmīgi, tas bija Atēnās, tātad, kas tā sanāk Grieķija, un tur bija ļoti liels security. Tiešām, gandrīz visus māksliniekus, visus, superstārus zināmos, arī viņiem visiem tur viss bija jāizem no kabatām, gandrīz vai tur visus apčamdi un tā. Bet mums bija tagad tas baloniņš bija jālaiž gaisā, mums bija hēlija balons līdzi. Apmēram šitik garš.
šiti krasnes un uz tādiem ritentiņiem. Un tas lielākais ir tas, ka mēs vienkārši visus mūs apmeklē, izmeklē visus no kabatām, un tad mēs rādām uz to heliju balonu. Viņi saka, jā, tas ir apstiprināts, vediet iekšā. Viņi pat nepārbaudīja, kas tur ir iekšā. Beigās tur varēja būt jebkas pēc idejas. Visādi ir bijuši, piemēram, Itālijā. Tas gan mūs nekādīgi neietekmē, bet ir tāds Sanremo festivāls, arī nenormāli slavens tur. Un mēs koncertējam kopā ar Albano, itāļu dziedātāju. Viņam priekšā, lai arī viņš tās savas dziesmas dzied, miljonus gadus, bet viņš laikam nevar atcerēties tos vārdus, viņam priekšā ir ekrāni ar vārdiem. Un tas Sanremo ir tiešraidē, televīzijā. Un viņš dzied to savu dziesmu, mēs viņam dziedam bekus. Un viņam pazūd tie vārdi. Viņš vienkārši apstopē dziesmu tiešraidē. Kaut ko nolamājās tur itāļi. Kādi itāļi atraskrien kaut kādas vārdus, kaut ko montē klāt. Nezinu, tev laikam reklāmas pauzes kaut kāda ielika. Un dziedēja vēlreiz. Tagad pilnībā viņš no sākuma sāk. Jā. Bet tas, ka viņš pats savām dziesmām nezina vārdus, tas tā, interesanti. Un varbūt tagad, skatoties jums televīziju, vai jums ir kaut kāda savādāka uzskata uzreiz par to, skatoties citu priekšnesumus? Man pēdējos gadus jau arvien vairāk šķiet, ka tas viss iet kaut kur, jau man nesaprotamā virzienā. Es kļūstu vecs, acīm redzot. Jo tas balagāns, kas jau tur tagad notiek, tur jau dziesmu totāli vairs nav svarīgākais, jo tas Eirovīzijas ideja jau ir labākā dziesma uzvar. Bet tie šovi kļūst arvien trakāki, tie dziedātāji arvien, sievietes par vīriešiem kļūst, vīrieši par sievietēm, pieaudzie bārdas un katrs domā kaut kādu fišku, kā izcelties, un beigās tā kā visi ir domājuši kaut kādu veidu, kā izcelties, un beigās tas vienkārši cirks kaut kāds. Katrs numurs ir vienkārši no trakomājas, es nezinu, apmēram. Bet ir dažreiz arī kaut kāds, piemēram, es atceros Portugāles, kad vinnēja, tas man bija pārsteigums, tas pirms gadiem jau 5, 6. Šito dziesmu viņš kameru viņiem visu laiku apkārt grozījās, viņš vienkārši stāvēja un dziedāja. Tas bija beidzot kaut kas normāls, un tas nopriecējās, ka var viena laba dziesma arī Eirovīzijā uzvarēt. Un vai jums arī ar pārējiem kosmosa grupas dalībniekiem vēl joprojām jūs uzturat kontaktu? Jā, mēs pat pagājušajā gada novembrī Liepājā nodziedājām pāris dziesmas 2 koncertos. Un tātad mums bija arī mēģinājumi. Un tas ir tā ļoti interesanti, jo tāpēc, ka mēs laikam tik ilgi bijām kopā un tik ilgi dziedājam, ka mēs vienkārši atnākam, apsēžamies un mēs varam uzreiz nodziedāt to pašu dziesmu. Ka mums nav aizmirsies. Kaut kas ir aizmirsies, bet ar notīm priekšā, ja mēs varam vienkārši jebkuru dziesmu, ko mēs dziedājam, ņemt un šitā uzreiz dzīvē nodziedāt. Un tas ir pašiem tāds šoks un pārsteigums. Jo acīm redzot, mēs tā esam sevī iedzinuši visu to, kad tas ir palicis, balsēties un visās porās tādā atmiņā, bet šad tad, šur tur, kosmos pavīd, un arī dziesmu svētku atklāšanas koncertā mēs dziedājām pie Arēna Rīga. Tā kā šur tur reti, bet mēs uzrotamies. Jā, un tagad pieminēt arī dziesmu svētkus, jūs arī bijāt kā dziesmu svētku atlases žūrijā. Dziesmu svētku atlases žūrijā? Jā, tas ir Skates, tāds saucās. Jā, tā ir visiem Latvijas koriem un arī diasporas koriem, kuri grib piedalīties dziesmu svētkos, ir jāiztur atlase, Skates. Un tad, visi Latvijas virsdiriģenti brauc pa visu Latviju, un tiešām non-stopā pa brīvdienām no rīta līdz vakaram klausās korus, vērtē viņus un lemj, vai tie kori ir pietiekami labi, lai viņi varētu tikt uz dziesmu svētkiem. Tas ir tāds interesants, faktiski visu Latviju dabūna apceļot, jo tur ir kā virsdiriģents. Dziesmu svētkos, tad, kad tu esi virsdiriģents, tev ir kaut kāda dziesma, ko tu diriģēsi svētkos, varbūt pat vairākas dziesmas. Un tad īstenībā kad 2 gadu, pusotru gadu tu braukā pa visu Latviju un ar to dziesmu un māci tiem cilvēkiem visā Latvijā. Tu esi atbildīgs par to savu dziesmu vai to savu bloku,
Un tad ne jau viņi visi brauks pie manis uz mājām tagad no visas Latvijas, bet mēs, virsdiriģenti, mēs braukājam pa visu Latviju, ir kopmēģinājumi, un tad beigās tas viss sanāk kopā Rīgā, kur arī vēl ir mēģinājumi loģiski, un tad beigās ir tas, wow, lielais. Kādas ir tās lietas, kad redzēt visus dziedam jūs mācīto dziesmu? Nu, sajūts ir no vienas puses kolosāls, no otras puses šausmīgi liela atbildība. Nu, iedomājies, ja tu kaut ko sajauc vai kaut ko izdari ne tā, 16,000 cilvēku vienkārši kaut ko nesapratīs, ko tu viņiem parādi, un tur viss var apstāties. Jā. Un tā kā tas, manā gadījumā man bija uzticēts diezgan sarežģīts skaņdarbs, un ja tur kaut kas būtu aizgājis, tad grūti būtu savākt. Jo tas, iedomājieties, tur ir 16,000 cilvēku, un, piemēram, ja tu stāvi augšā estrādē, un pat nevis pa vidu pret diriģentu, bet, teiksim, kaut kur malā, tu to diriģentu fiziski gandrīz neredzi. Viņš ir mazs tievs sērkociņa, un tev vēl kaut kā viņš ir jāsaredz un jāizdara tas, ko viņš tur dara, kaut tu gandrīz neko neredz. Tā kā tas ir tāds, tāpēc visdrīzāk jūs nekad neredzēsiet, ka lielajā dziesmētā strādā kāds diriģēs šitā te visu porus diriģē, ar lieliem žestiem. Uz vecumu, protams, kad jau paliek grūtāk, tad jau arī, bet tad arī to, droši vien mēs arī visi esam pamanījuši, kad tie godu virsdiriģenti, kad viņas ieceļ godu, tad arī tā dziedātāja attieksme tomēr ir uzreiz daudz īpašāka, un viņi cenšas vēl vairāk. Viņi cenšas to mazo sērkociņu saskatīt un tiešām izdarīt to, ko no viņiem prasa un lūdza. Un jā, tagad par jūsu diriģentu profesiju. Kas bija šī pirmā reize, kad jūs nostājāties priekšā korim un sākāt diriģēt? Kas bija šis jūsu pirmais uzstāšanās? Laikam skolā. Ja godīgi, jo tāpēc, ka skolā mūs mācīja diriģēt. Pirmais kors, ko mēs diriģējām, bija mācību kors, kur mēs paši dziedājām un paši mūs mācīja diriģēt. Tā kā, tā noteikti bija pirmā reize, un tā noteikti nebija nekāda patīkamā reize. Jo, kad tavēji klases biedri par tevi ierēdz, ka tu tur nevar, un tad viņi tev norēkušies, un tad viņam jānāk diriģēt. Un tad vispār par viņu arī. Tā kā, bet tā pa īstam, droši vien kaut kādos. Es pirms nodibināju Jūrmalu, es vēl īstenībā vadīju, nodibināju Masku, es 2 gadus vadīju kori Jūrmala, kuru gan es nebiju dibinājis. Bet es biju nevis korimestars, bet diriģents. Tā kā ar to kori es droši vien domāju, ka tie pirmie kaut kādi koncerti lielie arī bija. Vai ir bijuši arī reizes, kad kaut kas neparedzēts noteikti koncertu laikā? Noteikti. Tā uz sitienu. Bieži vien tas ir saistīts ar ģīpšanu. Es koristiem saku vienmēr, ka netēlojiet varoni. Ja jūs jūtat, ka bilde sāk migloties, vai meitenes var apsēsties, vai ja var noiet no skatuves, lai noiet, jo ir bijis tāds kritiens. Vienreiz tas bija vēl Zēnkorī, arī viens no lieliem puikām vienkārši no tiem podestiem. Viņš kā reiz malējais bija. Viņš stāvēja malā un augšā un novēlās lejā no tiem podestiem ar lielu blīkšķi. Tādas lietas gadās, jā. Arī, nezinu, tu sajauc, piemēram, Latvijas Republikas valsts himna, kora versijā ir jādzied labmalu mažorā. Parastā versija, kas nav korim, ir fā mažorā. Tu aizmirsti, sajauc, iedod to nepareizo toni, un tad skaties, kā basi tur cīnās. Svētīla, jo viņam ir pa zemu reāli. Tāda vienreiz bijām, tad mēs pārgājām unisonā, gan vienbalsīgi, gan to varēja nodziedāt. Ik pa brīdim jau kaut kādi kuriozi notiek. Galvenais jau arī pēc tam vienkārši pat iesmaidīt un neķert kreņķi. Un arī par jūsu kori Maska. Kā jūs vispār nolēmāt dibināt kori? Kas bija tas sākums tā idejai? Mans pirmais darbiņš, kuru man uzaicināja būt par korimestru, bija Babītes koris Atskaņa. Bet es tur biju korimestrs, bet es redzēju, ka, jo tas nebija jauniešu koris, tur jau bija skolotāji un 40 plus. Un es redzēju, ka Piņķos ir
forša skola un daudz jauniešu, un vienkārši, tur ir pilns ar jauniešiem. Kāpēc nepamēģināt uztaisīt jauniešu kori? Un es aizgāju pie Babītes vidusskolas direktora, Rimicāna, un teicu, ka es gribu taisīt kori. Viņš teica, labi taisi, cik tu gribi algu? Es tā 100 latus mēnesī. Viņš teica, labi, būs tev 100 lati, taisi kori. Nu, tā arī tas vienkārši tik elementāri. Es aizgāju, pateicu, viņš teica uzreiz, cik tu gribi algu. Un tajā laikā 100 lati, tas bija laba alga. Tur benzīna bāku varēja ieliet pa 5 latu pilnu. Jā. Nu jā, un tās kaut kā, tā man, tas ir pārvērties par manu likteni, tā teikt, šis koris. Un kāds man no augšas teica, jā, ej pie direktora, ej dibini kori. Es kaut kā tā. Jā, bet jums izdevās. Izdevās, jā. Jā, un tagad diezgan liela panākuma, manuprāt. Jā, bet tāpēc, ka tiešām arī tajā laikā bija tie jaunieši. Arī tagad taču visi, Piņķi un Mārupas, taču visi tas Rīgas guļama rajons. Tur taču ir daudz mājas, un tur skolās nav vietu bērniem, jo vienkārši tik daudz to bērnu un jauniešu ir tajā rejonā. Viņiem visu laiku ir jāpaplašina skolas un jāmeklē citas jaunas telpas. Tā kā, jā, bet es skatījos pareizā laikā, pareizā vietā, ar pareizo ideju, un man jāsaka arī, ka visu šo 25, 26 gadu laikā vienmēr Piņķi, Babīte, Mārupe ir mūs atbalstījusi, vienmēr turējusi īkšķis par mums, tiešām, un arī lepojas ar mums. Un tas dod arī tādu uzreiz tādu prieku darīt tās lietas, jo kad tu nejūti, ka tas nevienam nav vajadzīgs. Kad tiešām no sirds cilvēki visādos veidos, vai kaut vai nākot uz koncertiem, vai turot īkšķi, saka, ka mēs esam konkursā, vai pašvaldība iedodot finansējumu kaut kam. Ja? Tas ir tāds nozīmīgs lietas, un mēs visus šos gadus esam jutušies tiešām ļoti aprūpēti, mīlēti, un tāpēc par to es mūžīgi mūžos. Āmen. Paldies. Cik jums cilvēki tagad ir korī? Mēs patām bijām 36 bijām Ungārijā, bet kaut kādi 15 vēl palika mājās. Droši vien, kad 50, varbūt 55 mēs esam. Kā jūs tagad galā ar visu? Es nezinu. Kas dara, tam sanāk, tas ir mans teiciens. Darīšanas vaina. Jā. Ja nedara, tad nesanāks. Un jums arī varbūt ir bijis kaut kāds laiks, kad jūs apsvērāt to visu pamest, vai jūs esat mērķēcīgs un tikai uz priekšu, vai? Visu laiku. Visu laiku? Es sev baigi bieži prasu, kāpēc, kam man tas vajadzīgs? Jā. Bet redzam, turpina darīt. Jā, un jūs esat diezgan atpazīstams cilvēks Latvijā, man liekas, un jā, un ar ģimeni, kā ģimene, jums sieva arī ir korvadītāja? Jā, un skolotāja. Jā, viņa man arī skolotāja bija mūzikas. Un kā ģimene atbalsta jūs? Kā viņi te galā ar jūsu titulu Latvijā? Nav jau tik traki. Latvijā Amerikā, protams, ja ierauga slavenību uz ielas, visi skrien virsū un kliedz, bet Latvijā tā nav. Latvijā, ir šitā, noskatās, jā. Vai arī, bērni, mamu, šitādi, vai arī ierauga un nezinu, pāriet otrā pusē ielai. Tā kā nav tik traki, manuprāt, mums tā mentalitāte ir cita, un bērni vispār, viņi nesen varbūt uzzināja, ka es esmu diezgan zināms cilvēks. Jā, viņi ilgi nezināja to. Tā kā viņiem bija liels pārsteigums, ka kāds man pazīst. Jā, un arī tagad pat tiem, kā teikt, jau faniem, varbūt jums kaut kāds interesantākais notikums, kas jums bijis, varbūt uz ielas, kā jūs esat tiktas atpazīsts, un jā, viens bija. Situācija. Mēs ar sievu bijām Portugālē atpūsties, Porto, un sēžam pie jūras, sauļojamies. Un iedomājieties, tad, pliki peldkostīmos. Sēžam laimīgi, priecīgi. Pēkšņi nāk cilvēki klāt, labdien!
Es saku, labdien! Ko tu jūs te? Mēs sauļojamies un tā. Mēs jau arī te garām braucām. Mēs tā pliki tur stāvam un tādi. Mēs jau pat Latvijā nedzīvojam, mēs te Spānijā dzīvojam, bet tagad gājām garām, ieraudzījām jūs, tā domājam, nāksim parunāt. Tas droši vien bija tāds šoks, jo Latvijā vēl skaidrs, ka pienākt, bet kad latvieši tajā Porto pēkšņi, kur tur mēs divatā arī bijām un pēkšņi uzrodās latvieši. Jā, Portugālē par tam. Jā, un kuri nedzīvo ne Latvijā, ne Portugālē. Viņi paši vēl Spānijā dzīvo. Un tieši tur, kur mēs divatā sēžam, tieši tur viņi uzradās. Tā kā, tas bija tāds interesants moments. Bet, vēl jau droši vien kaut kādi ir. Viss, ārzemēs, jo, kā tu aizbrauc uz ārzemēm, tu esi diezgan pārliecināts, ka neviens tevi nezina. Bet, tad gadās arī, kad īstenībā cilvēkus, kurus tu, nezinu, piemēram, aizvakar tajā Ungārijā, tur žūrijas priekšsēdētājs bija vācietis Georgs Grīns. Es zinu viņa vārdu, uzvārdu, es zinu, kas viņš tāds ir, bet mēs nekad neesam tikušies. Un tagad, mēs runājamies, tā kā iepazīstamies, un viņš saka, es jau kāds 15 gadus sekoju Maskai līdzi. Jūs un man liekas tā, wow, es tā kā zinu, kas tu esi, un man liekas, tu esi tāds džeks, vai ne? Bet viņš jau kāds 15 gadus izrādās Maskai, un ka jūs vienmēr esat līmenī, un jums programmas labas. Un es tā, wow, es pat dziedu vienu to dziesmu, ko jūs dziedat. Tas arī pārsteigums, būšu godīgs, kad ārzemēs tev zina kāds. Jā, un kādu padomu jūs dotu varbūt jaunietiem, kas interesējas par mūziku, un vai arī tikko ir sācis savu ceļu mūzikā, ko jūs viņam ieteiktu? Es ieteiktu iet mācīties pie manas sievas, Upīšos, jā. Jo, manuprāt, viņa brīnišķīgi māk motivēt un iedvesmot bērnus. Jā, brīnišķīgi skolotāji, jā. Un ja to nedara, tad tam bērniem tā mūzika nepatiks. Vienmēr ir jābūt tam foršiem skolotājiem. It sevišķi tādā priekšmetā kā mūzika. Mūzika nav, es nezinu, ķīmija vai fizika, kur, saliks divas nepareizās vielas kopā un viss uzies gaisā. Bet mūzika ļoti radoša un ļoti attīstošas, tiešām smadzenes attīstošas un veselību attīstošas. Dziedāt ir šausmīgi veselīgi. Tu visu laiku vējo šitās savas plaušas. Tev smadzenes strādā pilnīgi savādāk, kaut kādas vietas un nervi tiek kustināti, mācoties mūziku, darot, spēlējot violu, dziedot vienalga. Tā kā vienkārši tas, ko es varētu novēlēt, ir, kad, lai jauniešiem ir forši skolotāji, kuri tiešām nevis, piedodiet man, varbūt tas būs nepopulāri, bet es tagad arī redzu tās mācību grāmatas mūzikā. Man sieva viņas nesmāja. Un es vienkārši domāju, kādi... Es pat nezinu to cilvēku vārdus, uzvārdus, kas ir uz tām grāmatām. Es domāju, kāpēc tur šajā klasē ir jāzina tieši šis? Tā mācība viela ir vienkārši bezjēdzīga. Es atvainojos, tur droši vien tagad apvainosies tie grāmatu rakstītāji. Bet man šķiet, ka arī daudz skolotāji to saprot un vienkārši paši improvizē un paši dod uzdevumus, kas ir jēgpilni. Jā, es saprotu, ka tev jāzina, kad ir Mocarts, vai kaut kāda pamata lietas ir jāzina, bet tur dažreiz tie jautājumi ir tādi, ka pat es nevaru uz viņiem atbildēt. Kāpēc bērnam 4. klasē uzdod, es tagad konkrēti neatceros nevienu jautājumu, bet tur tiešām, tā kā, es novēlu labus skolotājus un radošus skolotājus. Labi, paldies. Arī ar to mēs noslēdzam, un paldies, ka jūs atnācāt, ka jūs brīvējāt laiku. Man tieši uz Rimību bija jābrauc. Labi, paldies. Un tiekamies jau nākamajā epizodē. Tā.